Man ļoti garšo banānu piena kokteils, dievinu to. Atceros, kā Grieķijā vakaros, kamēr citi malkoja ko stiprāku, es vienmēr izvēlējos banānu kokteili. Tas deva enerģiju, bija neiedomājami garšīgs un tik atsvaidzinošs. Sākoties vasarai, es pati sev sāku gatavot šo dzērienu mājās. Kad sagribas, papildinu garšas buķeti ar valriekstiem, vaniļu vai kakao. Tā ir mana mīlestība, mans iedvesmas avots, lai atkal sajustos kā Grieķijā. Un, lai nebūtu jālido uz Grieķiju dzert piena kokteili, es to pagatavoju tagad pati un baudu to siltos Anglijas vakaros savā dārzā. Mana intuīcija šodien vēršas pie tevis, kuram ir šaubas par kādu vienkāršu risinājumu vai ideju. Tu iespējams meklē sarežģītas atbildes vai grandiozus plānus, bet šodienas enerģija aicina pievērsties negaidītai vienkāršībai. Vai arī tev nav iestrēdzis kādas gribu, bet nevaru? Šodienas vēstījums ir skaidrs. Tas, ko tu meklē, varbūt jau atrodas tev deguna priekšā, tikai citā iepakojumā. Tāpat kā mana Grieķijas banānu kokteļa pieredze tika pārnesta uz Anglijas dārzu, tu vari atrast veidu, kā transformēt savas ilgas un vēlmes realitātē, izmantojot resursus, kas tev jau ir pieejami. Padoms apsver, kas ir tās būtiskākās sastāvdaļas tavā gribu un kā tās varētu tikt sajautas kopā jau šodien jaunā, bet atpazīstamā veidā. Ļaus sev izbaudīt vēlamo pieredzi ar to, kas ir par rokai, negaidot ideālo brīdi vai apstākļus. Diena mudina tevi atrast savu iekšējo kokteļa meistaru un apzināties, ka tu pats spēj radīt prieku, enerģiju un Grieķijas sajūtu neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Atbrīvojies no bezcerīgās vai domāšanas, bet ņem un uzradi trūkstošo jau šodien ar savām rokām. Kāpēc ar savām rokām? Gribu, bet nevaru bieži vien sakņojas pārliecībā, ka kaut ko varam darīt tikai ideālos apstākļos. Tomēr sākot darīt ar savām rokām, mēs saprotam, ka daudzas lietas varam paveikt ar esošajiem resursiem. Tas māca būt radošam un negaidīt, ka pasaule atnesīs tev visus paplātes. Digitālajā laikmetā mēs bieži esam galvās, domās un plānos un iztrūks gandarījumu par taustāmiem saviem rezultātiem. Vēl kāda būtiska piebilde – otrdien draudzēs ar skaitli 2. Tas nozīmē, ka kokteili un prieku par padarīto vajag dalīt ar kādu. Kopā garšo labāk. Nepaturi to tikai sev, izgaršo šodienas laimi, kura ir atkarīga no tavas spējas radīt un dalīties tajā ar citiem.